Paldies! Labdien visām no šīs vietas, visiem! Esmu Līga Zilmane-Laizāne. Kā klīniskais un veselības psihologs šobrīd praktizēju medicīnas sabiedrībā ARS. Esmu PEP mamma, iztūkošu pirmā emocionālā palīdzība vecākiem ar bērnu no dzimšanas līdz 4. dzimšanas dienai. Esmu supervizors un topošo dūlu un PEP-māmu apmācību vadītāja ģimeņu centrā Līna. Un esmu arī 3 bērnu mamma. Šodien ārpus vadlīnijām turēšos pie pierakstiem, jo mans stāsts līdz galam uztapa tikai vakar. Neiemācījos no galvas, un es gribu jums ļoti, ļoti daudz pastāstīt, iedot psihoemocionālās vadlīnijas, ko visu caurvīs arī mana pieredze. Tāpēc es turēšos pie papīriem un drusciņi būs prezentācijā. Klausieties, un ja rodas kādi jautājumi, uzdodiet uzreiz, vai arī sakrājiet pēc tam. Mana pati pirmā izglītība ir pedagogs, psihologa asistents, bet iegūstot šo, nevienu dienu neesmu strādājusi ne ar vienu bērnu un nevienā izglītības iestādē, tikai praksē. Un domāju, ka būšu gudrāka, foršāka mamma saviem bērniem ar diplomu. Tā vairākus gadus domāju, līdz tapu par mammu, un par mammu es tapu, kā te bija minēts, ekstrēmos apstākļos. Mans pirmais bērns man pārsteidza piedzimstot 25. grūtniecības nedēļā, sverot 900 gramus. Jā, kā jau minēja ārste, tad ļoti priekšlaicīgi, es saucu ļoti priekšlaicīgi, ekstrēmi priekšlaicīgi, būtu pareizi 25. nedēļa. Interesanti, ka Līvai tieši šo mēnesi sākumā palika 19 gadi. Un te var redzēt, ka šis pat nav tieši apmēram mēnesis pēc dzemdībām, kad drīkstēja beidzot pirmo reizi uz mazu mirkli uzlikt ķengurā. Un tiešām daudzi viņu sauca par mazo cukurpaciņu. 900 gramu nav gluži cukurpaciņu, ir bišķiņi mazāk. Un šīs bildes viņa man ļāva nodemonstrēt. Ļoti aktuālas, nesenas bildes. Kā no 900 gramiem var izaugt jauniete, kuras vislielākā aizraušanās dzīvē ir sports. Kā jūs domājat, ko dara cilvēks, kurš pirmā dzīves gada laikā visu laiku trenēts, masēts, vests uz baseiniem, visādi osteopāti, neirologi, visu laiku tikai virzīts uz attīstību? Apmēram 15 gadu vecumā viņa atklāja crossfit zāli, kurš šobrīd 6 reizes nedēļā nodarbojas ar ļoti, ļoti spēcīgu sporta veidu un bauda. Un jā, tieši šajā pirmajā Līvas dzīves gadā par laimi mēs abas nonācām ģimeņu psiholoģiskā atbalsta centrā Līna uz bēbīšu skoliņu, jo mans mērķis un vajadzība bija attīstīt, un lai viņa attīstās, skatoties uz vienaudžiem, lai tiek galā. Es gan nedzirdēju no ārstiem, no speciālistiem, kā tad šobrīd ir, bet mūsu no slimnīcas izrakstīja ar skaidri atceros teikumu, ka jā, to koriģēto vecumu ārsti vēl ilgi prasīs, bet uz gada vecumu aizmirstiet koriģēto vecumu, viņai ir jābūt kā gadiniekam. Nekad nesakiet vecākiem šādu teikumu, jo tieši tas bija tā motivācija, kāpēc trenēt, masēt, vingrināt, skatīties, kas nav labi, ko vēl attīstīt, kur vēl virzīt, ko vēl darīt ar bērnu, lai viņš tiešām gada laikā sasniedz, pierauj tos 3 mēnešus. Mēs visas pārsvarā zinām, cik tas ir ļoti, ļoti daudz. Un tiešām Līna kļuva par manu reālo dzīves skolu, kur ne tikai vecākošana ziņā, bet pašvērtējumu kursus izgāja visus iespējamos un attiecību mācības. Visu Līnā sāku reāli mācīties. Un, protams, līdz ko Līnas dibinātāja Vita Kalniņa pirms vairāk kā 14 gadiem izveidoja šo te PEP mammu apmācību programmu. Es tur pieteicos, jo biju jau saņēmusies drosmi, man tajā laikā jau bija 2 bērni, dēlam bija gads. Un gāju mācīties par PEP mammu ar domu, ka es gribu saprast un būt par foršāku mammu 2 bērniem.
jo ir skaidrs, ka 2 galīgi nav viegli arī. Un, jā, jau mācību laikā Vita man aicināja palīgā, arī Dūlis tolaik mācījās Līnā un bija daudz grupu, ko viņa viena pati vadīja, un es uzsāku asistēt viņai visās šajās grupās, mācīties papildus, iegūt zināšanas pieredzi, un ar laiku pārņēmu Dūlu un Pepmāmu apmācības, un šobrīd jau vairāk kā 12 gadus vadu Līnā šīs grupas. Un, jā, un tad arī uzsāku Pepmāmu un Dūlu supervīzijas un izmācījos par supervīzoru, certificējos par viņu un ieguvu vēl vienu izglītību. Pa vidu visam vēl bija maza darba pauzīte, jo man vajadzēja visas zināšanas salikt savā personīgajā dzīvē. Un man pēc akūta ķeizara, kas ir Līva, un plānota ķeizara, kas ir dēls gandrīz 15 gadīgs, ir 10-gadīga meita, kas dzimusi dabiski, mana vajadzība. Ļoti, ļoti grūts un mērķiecīgs darbs, bet izdevās. Un, jā, visu teoriju, ko es apguvu, ko piedzīvoju, es tiešām realizēju pati savā personīgajā dzīvē. Jā, un tad jau arī bija skaidrs, kad atgriezos darbos, ka man vajag arī psihologa diplomu. Nu, tā kā dabiska lieta, ja. Ir arī psihologa diploms, tas gan nav pēdējais, esmu vēl out of order, man ir arī transformatīvā elpošanas pasniedzēja diploms, nu jau nesen pavisam iegūts, bet par to šodien nemaz. Es tiešām visu savu apzināto pieaugušā cilvēka dzīvi, kopš man piedzima bērns, esmu mācījusies, virzījusies un meklējusi iespējas iegūt papildus gan informāciju, gan izpratni, kā tad būt ar bērnu, kā būt mammai, pietiekami labai mammai pašai par sevi un kā veidot foršas attiecības ar bērnu. Un ieguvusi šīs daudzās profesijas un diplomas, un kā es to saucu, blakne ir darbs ar cilvēkiem. Un vēl viena blakne tagad ar šīm zināšanām ir jādalās. Un tā ir forša lieta. Un tiešām arī šodien tāpēc es esmu priecīga un pateicīga, ka tiku šeit uzaicināta. Zinu, ka aicināja Vitu, bet viņa netiek, un tad, kāpēc man gadījās tāda iespēja, jo tiešām vakar nobeidzot savu stāstu, es sapratu, ka šis ir tāds, turpinās mans dziedināšanās ceļš, turpinās manas mammas augšanas ceļš. Līvas piedzimšana un viņas dzīves sākums ir bijis viens no grūtākajiem posmiem manā dzīvē, un tajā pat laikā viens no svētīgākajiem. Svētīgākais tieši tāpēc, ka caur visām terapijām, mācībām, kursiem, semināriem, visu šo 19 gadu laikā to tik vien darīju, kā piedzīvoju ļoti, ļoti intensīvu, tajā pat laikā arī aktīvu un krāsainu dzīvi, un esmu šeit un tagad tieši tāpēc šeit. Un kāpēc grūtākais, un te arī iesim cauri praktiskai teorijai, kā es to saku, kas notiek ar jebkuru sievieti, kad viņa top par mammu. Ne tikai bērnam piedzimstot, bet arī gana neapzināti ar vairākām sievietēm, un arī man patiesībā tas bija ļoti apzināti, kad mēs ar vīru vienojamies, ka būs bērns. Es atceros domas, jā, tā kā vīrs jau diezgan ilgi stabili ir blakus, bet viņam ir vai nav bērns, starpība kāda nāk un iet. Bet man tas ir uz mūžu. Un tiešām vecākiem apzināti vai neapzināti var augt trauksme un aktualizējas šīs te sekojošas tēmas. Vai es kā mamma būšu gana veiksmīga kā bioloģiska būtne? Vai es spēšu nodrošināt bērna izdzīvošanu un augšanu? Un, protams, ka tas viss paver iespēju radoši, un sievietēm nevajag daudz, lai radoši izpaustos galvā, rakstītu referātus, no kā visa vajadzētu baidīties. Jā, protams, ka zināmās devās bailes ir normālas, un daudziem cilvēkiem viņas arī viņi piedzīvo, bet tiešām gatavojoties grūtniecībai un grūtniecības sākumā sieviešu apziņa ir kā ļoti, ļoti auglīga augsne, kurā var iesēt pilnīgi jebko, un tas vairosies maksimālā, tādā maksimumā ļoti, ļoti vienkārši un ātri.
pirmais, kas arī šobrīd strādājot gan kā pepmammai, gan kā psihologam, nākas ļoti daudz saskarties ar šīm tēmām, vai vispār spēšu mazuli ieņemt. Un daudz neveiksmīgu mēģinājumu un daudz neveiksmīgu zaudējumu pa vidu tam. Vai iznēsāšu, vai varēšu pareizi piedzemdēt, vai bērniņš piedzims dzīvs, vai viņš spēj elpot, būt vesels, kā būs ar zīdīšanu un zīšanu, vai visu darīšu un zināšu pietiekami labi, lai mazulis ne tikai izdzīvo, bet arī pareizi attīstās un pareizi un pietiekami labi. Tas ir ne tikai fiziski, bet arī jau plūstoši saistās ar nākamo tēmu. Ja līmeni vai mamma spēj izveidot tādas emocionālas attiecības ar bērnu, ka šis bērns psihiski attīstās par tādu bērnu, kādu viņa vēlas to piedzīvot, vai arī viņai šķiet, ka sabiedrība pieprasa. Un šitien ļoti būtiskā norāda viņai šķiet, ka sabiedrība pieprasa. Ja mēs tādai mammai pajautāsim, kurš to saka, īstenībā neviens. Vai jā, retos gadījumos būs konkrēts cilvēks, kas viņai šo ir iepilinājis. Par emocionālo vairāki baiļu piemēri. Vai mamma var bērnu mīlēt? Ar katru nākamo, ar otro, jo īpaši, ja es šitik daudz mīlu pirmo, kā es varēju, kur vispār mīlestība tam otrajam? Un vai bērns mīlēs mani? Un, ja nesajutīšu, ka bērns mani mīl, vai viņš nesajutīs, ka es viņu mīlu, vai tas netraumēs bērnu. Un vai spēšu sevī attīstīt tādu paaugstinātu jūtīgumu, kā es vispār sapratīšu bērnu. Jā, daudzos gadījumos ar pirmdzimto ir vēl joprojām tas mīts un priekšstats, ka jaundzimušais guļ un ēd un viss. Izrādās viņš arī daudz raud, un tā, ka viņš sāk raudāt, tad ko viņš saka, visi runā, ka 3. dienā būtu jāsaprot, neko vēl nesaprotu, 5. un 10. Un atkal bailes klāt. Jā, vai spēšu ar bērnu veidot tādas attiecības, kādas viņam ir vajadzīgas, un te, jā, vēlākajā vecumā bērna ir ļoti gana daudz mammu, kas klusi bikli atzīstās, ka man nepatīk spēlēties ar bērnu, es nemāku ar viņu spēlēties, un arī baža, ko tas viņam nodarīs. Šī būs kādas citas lekcijas tēma, nav tik traki, nav ar putām uz lūpām jāspēlējas ar bērniem, vienkārši jābūt kopā. Un tad sekoja precīzāk visam pa vidu un fonā ir mammas lielais jautājums, kā šito visu nodrošināt, kā nodrošināt tos pirmos 2 lielos uzdevumus, kas ir viņai uzlikti, kā daba ir paredzējusi. Šī koncepta autors Daniels Šterns šo sauc par atbalstošu matricu, vai sieviete spēja izveidot un tolerēt atbalsta sistēmu, kas ir nepieciešama, lai piepildītu abus iepriekš minētos uzdevumus. Tas ir nodrošināt pietiekami veselīgu bērna bioloģisko un psihoemocionālo attīstību. Atbalstošajā matricā ietilpst pamatā, protams, paplašinātā ģimene. Mēs labi zinām, ka vismaz Latvijas situācijā, cik maz dzīvojam paplašinātajā ģimenē, līdz ar to atbalstošās matricas galvenā persona ļoti bieži ir vīrs partneris, kuram tiek uzlikta milzīga slodze. No viņa tiek prasīts, gaidīts, paģērēts un kritizēts. Maza piebilde, tas tētiem var radīt tiešām arī pēcdzemdību depresijas, pētījumos pierādīts. Patiesībā veselīgā veidā atbalstošajā matricā būtu jābūt pieredzējušajām sievietēm, kas ir gājušas pašas cauri, kas dzemdībām, grūtniecībai, maza bērna periodam. Un ja mēs būtu dzīvojuši paplašinātās ģimenēs, mēs arī redzētu, kā vispār apietās ar bērniem, kā viņus zīda ikdienā, ka tur ir arī dažādas grūtības un kā ar to visu tiek galā sievietes. Diemžēl lielākajā daļā ģimeņu šāda iespēja ir liekta. Par paplašināto ģimeni ļoti maz nokomentēšu tikai to, ka ir ļoti forši, ja pašas mamma, vīrmāte, ja ir vecvecāki pieejami, bet sievietes ļoti liela atbildība ir pašai izvērtēt un sajust, vai atbalstošā matrica, šī paplašinātā ģimenes locekļi ir atbalstoši, vai psiholoģijā to sauc par toksiski. Ja nekur līdz šim nav bijusi vajadzība sievietei spraust robežas līdz bērnu ienākšanai, dažkārt tas ir pirmais izaicinājums nospraust robežas, un tieši tāpēc tā ir sievietes atbildība izveidot un tolerēt šo atbalsta sistēmu pēc iespējas veiksmīgāku palīdzošu gan sev, gan bērniņam. Un atbalstošajā matricā ietilpstam arī mēs visi. Un te arī atgādinu, atbalstoša, palīdzoša vai toksiska.
Par niansēm stāstīšu tālākajos slaidos. Patiešām nevajadzētu būt tā, ka tie cilvēki, ar ko jaundzimusi mamma saskarās, ir drosmi laupoši, enerģiju laupoši, kaut ko vairāk paģēroši, nevis tikai un vienīgi īstenībā attiecībās ar jauno mammiņu būtu jābūt tikai un vienīgi dodoši. Un tad ir 4. lielais jautājums. Vai sieviete, kļūstot par mammu, spēja transformēt savu identitāti tā, lai patiesi veiksmīgi piedzīvotu visu iepriekš minēto? Īpaši radikāls pārmaiņas notiek, protams, ar pirmdzimtajiem, kad no meitas un sievas bet meitas un sievas lomā ir jāmācās integrēt mammas loma. Darbinieces loma pārsvarā situāciju uz kādu brīdi vismaz ir jāmaina uz mājsaimnieces lomu, no jaunākās paudzes jāpāriet uz vecāko paudzi. Ir reāli jāmaina laika, enerģijas un aktivitāšu sadalījums, kas tiešām prasa lielu psihisko darbu. Un mūsdienās sievietēm pārslēgšanās uz jauno lomu dažkārt neizdodas tik ātri, kā viņas to bija iedomājušās, un līdz ko pienāk izteiktas grūtības, gadās tā, ka viņas izvēlas drošāko ceļu, bērniņu atstāja omītēm vai auklītēm, un jau gan agrīnā vecumā pamatā nododas darbiem, un tas savukārt nepārprotami nozīmē, ka iepriekš minētie 2 pirmie uzdevumi netiek pildīti, kaut arī sieviete saka, ka darbā mani vajag, vai atrod argumentus apzinātus, bet patiesībā iekšēji un ļoti pārsvarā neapzināti viņas pašapziņa, viņas pašvērtība ļoti, ļoti cieši. Un tad tas kļūst par tiešām nebeidzamu riņķa danci, ka viņa no vienas puses sajūtas kaut kādā ziņā labāk aizējot darbā un parūpējoties bērnam par aukli. No otras puses nāk mājās un gaida savas pašapziņas celšanu un vēro bērnu, skenē viņu burtiski monitorē, un līdz ko kaut kas ne tā, tad viņa uz sevi paņem vainu un atbildību. Tātad viņa nav pietiekami laba mamma. Un sajūtas par sevi sliktāk, un mazulis sajūtas nesaprast, un tad tas tiešām kļūst tāds rinta dancis. Jā, un šis ir arī skaidrojums tam, kāpēc priekšlaicīgu dzemdību gadījumā, jo īpaši aktuāli ne tikai mammas un bērniņai izdzīvošana, veiksmīga atvesaļošanās un turpmākā attīstība, bet arī vēl ļoti daudz citu aspektu vispamatīgākais no kuriem. Un šo gan jums aicinu atcerēties, kā priekšlaicīgu dzemdību gadījumā vienmēr sievietes pašvērtība būs iedragāta. Jo tās ir traumatiskas dzemdības, un tas ir kaut kas ne tā, kā vajag. Un tagad vēl drusciņ tādas vispārīgākas teorijas, domājot par to, kā vecākiem klājas. Ja mazulis dzimst pirms laika, vispirms gribu tomēr izstāstīt, kas vispār notiek grūtniecības laikā, kā veidojas abu vecāku identitāte. Dabā kopumā paredzētas ir 40-42 nedēļas grūtniecībai, lai vecāki patiešām reāli sagatavotos savai jaunajai lomai. Un ne tikai dzemdībām, bet savai jaunajai lomai. Un kas šajās nedēļās notiek? Gan apzināti, gan ļoti daudziem, protams, neapzināti. Pirmā ir nedrošības fāze, ko plus mīnus speciālisti teorētiķi nosauc līdz 12. grūtniecības nedēļai, kad vecāki uzzina par pozitīvo testu, jeb dakteru slēdzienu, bet dažkārt pašiem vēl ir vien grūti tam noticēt. Un arī, protams, kā jums noteikti visiem ir zināms, un vairāk autori minējuši literatūrā, kā procentuāli šis ir pats riskantākais laiks, kad kaut kas grūtniecībā varētu noiet greizi, tāpēc vecāki sevi vēl pasargā no īpašas pieķeršanās mazulim, neaizraujoties ar iztēli par to, kāds bērniņš būs un kāda būs viņu dzīve. Protams, kā šī nedrošības intensitāte ir atkarīga no iepriekšējām pieredzēm. Ja ir bijuši iepriekšēji zaudējumi, tad ir lielāka trauksme un nedrošība. Ja tas ir pirmais bērniņš, iespējams mazāka, bet arī tas nav rādītājs. Jā, īpaši nedroša šī fāze var būt arī tad, ja bērniņš nav bijis plānots, kas gan nevienmēr nozīmē to, ka viņš nav gribēts. Tas vienkārši cilvēkus izsit vairāk no līdzsvara. Īpaši tāpēc, ka mūsdienās mēs ļoti, ļoti balstamies uz to, ka visu var nokontrolēt. Visu var uzlikt gadžetus, var uzlikt tehnoloģijas, piesaistīt visu. Grūtniecību arī, protams, bet kaut kas tomēr jāatstāj dabai. Un kaut kur ir jāpieslēdz arī ļaušanās. Šajā autori min, ka šajā laikā, pirmajā trimestrī, tad drošība tiek iegūta caur analīzēm, kā kontrolas veids, arī grūtniecības pārtraukšana ir kontrolas veids.
es varu noteikt, vai būs vai nebūs. Un daži vecāki uzskatīja, ja izstāstīs visiem pēc iespējas vairāk, tad tiešām stabili būs. Daži atkal, ja nestāstīs, tad būs kā nu kuram. Tie visi ir kontrolas mehānismi. Nākamā ir adaptācijas fāze līdz 20. grūtniecības nedēļai, kad nedrošībai jau vajadzētu būt mazākai. Un sievietēm tā ir kā pielāgošanās grūtniecībai, kad vēl joprojām reāli spēja iztēloties, kādas varētu būt dzemdības. Viņa adaptējas pie tā, kas notiek ar viņas ķermeni. Es atceros arī labi savas sajūtas, galva tā kā manējā, bet tur zemāk viss kaut kas notiek un visas jocīgi ēdieni, te gurķīši, te trifels. Patiešām, un tas nav tikai mans stāsts, es zinu, ka reāli sievietē ir jāsaprot un jāaprot, ka tiešām viņas ķermenis mainās, tur viss kaut kas notiek, un tas tērē enerģiju pietiekami daudz, un tāpēc, piemēram, viņas sievietes imunitāte var būt šajā laikā pavājināta. Un tad seko konkretizēšanas fāze līdz 32. grūtniecības nedēļai. Parasti vecāki šajā laikā iztēlojas, kāds būs bērniņš, pavisam konkrēti, kāda būs viņu jaunā ģimenes dzīve. Jo īpaši šī fāze ir izteikta gaidot pirmo mazuli, un tāpēc, ka tas pilnībā maina pāri identitāti. Līdz šim vecāku loma vienkārši nav spēlēta. Un ļoti veselīgi un forši, ja pāri savā starpā var pārunāt, kā tad mēs viņu spēlēsim. Un bieži vien arī pārunā, bieži vien apziņā atnāk dažādi aspekti, kurus darīsim vai nedarīsim, kā mūsu vecāki ar mums darīja. Viss spilgtāk iztēlotais bērns ir ap 30. grūtniecības nedēļu. Tad tiešām vecāku apziņā nāk bēbītis, tas, kāds viņš ir. Un pēc tam daba tā ir paredzējusi, ka vecāku psihē šīs iztēles bērniņš, viņš tā kā izplēna, viņš nav vairs tik izteikt. Tēls sāk pabalēt. Tuvojoties 40. nedēļā vairs nav tik skaidrs. Dabai šajā sakarā ir ļoti, ļoti liels mērķis. Dzemdību brīdī iztēlotajam bērniņam ir jāsatiekas ar īsto reālo bērniņu. Lai tas kontrasts nebūtu pārāk liels, tad vecāku psihē viņi tā kā nav mazinās. Un te jau pirmās ļoti, ļoti būtiskās norādes. Ja dzemdības notiek aptuveni šajā laikā, kad iztēlotais bērniņš ir ļoti spilgts, tas pilnīgi noteikti nav priekšlaiku dzimušais mazulis. Tas, kas mūsdienās ir iespējams lieliski, savā ziņā visas tehnoloģijas ļoti palīdz dzīvot un vismaz nedaudz ieraudzīt, kāds tad ir. Šodien redzējāt un praksēs arī ikdienā redzat tās, kas strādā dzemdību nodaļās, kā izskatās. Pirmā, otrā kolēģi, kur stāstīja par to pārsteigumu brīdi, kāds bija ļoti, ļoti priekšlaicīgais bērniņš. Neviens vecāks par šitādu bērniņu tiešām nesapņo un nedomā un nevar pat iedomāties, kāds viņš izskatās. Ir ļoti, ļoti liels kontrasts, kas tiešām reāli psihē, tas traucē pieslēgties tam reālam mazulim. Visu, kas sākotnēji šoka moments var ilgt ļoti, ļoti ilgi, un visu laiku var nepamest doma, ka šits galīgi nav tas bērniņš, ko es gaidīju, un visu laiku domas piesienās pie tā iztēles bērniņa. Bet šis bērniņš gaida mammu un tēti, šim bērniņam vajag kontaktu, par to runāšu vēl vēlāk. Ko tad darīt? Vēl pie tādām ļoti uzskatāmām problēmām priekšlaicīgu dzemdību gadījumā sievietēm, ja sadarbojoties ar viņām, pēc dzemdībām satiekaties, pateikšu priekšā, arī tā ir mana pieredze, ka sievietē var būt milzīga vilšanās par to, ka nav piedzīvot tā saucamais dekrēta atvaļinājums. Nav bijusi vispār nediena vienai pašai ar punci savā mājā. Tas ligzdas vīšanas periods nav, un ir pilnīgi skaidrs, ka nekad nebūs, jo piedzimstot katram nākamajam bērnam, tas pirmais jau būs mājās. Tā kā tas ir var kļūt par ļoti lielu zaudējumu. Es pati to gadiem, kamēr pieņēmu, pagāja tiešām pāris gadi, jo ir vajadzīgs dabiski, ir vajadzīgs laiks, un liela daļa sieviešu uz to arī gaida, kad pienāk šis dekrēta atvaļinājums, pienāks tas laiks, kad vien baudīšu sevi, punci un gatavošos tā pavisam reāli arī šķiršanās procesam no bērniņa. Konkretizēšanas fāzē nav palaists iekšējais atvadīšanās process no bērniņa, lai sagatavotos šķiršanās procesam. Dzemdības ir šķiršanās, jo šis mazulis nekad vairs nebūs mammas vēderā. Nekad.
Un, lai notiktu veselīga šķiršanās, ir vajadzīgs laiks. Ja dzemdības notiek ātrāk, tas ir liels izaicinājums. Un sievietēm var būt sajūta, ka bērniņš ir izrauts, nolaupīts. Tā arī kā pētmāma esmu strādājusi ar priekšlaiku dzimušām mamām, ir tiešām piedzīvot stāsti par to, ka ir sajūta, arī pat atceros slimnīcā, kad ir sajūta, ka ne, viņš tur vēl kustās, un kad vispār šis viss ir kaut kāds sapnis vai murks, bet ka viņš ir nolaupīts, ka nebija vispār jābūt tā vilšanās, un tūlīt minēšu vēl visas citas emocijas, kas tur seko, ir ļoti, ļoti izteiktas. Kādas emocijas parasti ir, ja zaudē bērniņu šī pieķeršanās? Arī. Tūlīt parunāšu vairāk. Izrauts atņemts, kas ir patiešām traumatiskas emocijas. Tad atgriežamies pie šī parastā kārtā, un es tā noteikti nereiz vien pieminēšu parastie bērniņi un priekšlaicīgie. Es diezgan agri sāku visus pārējos saukt par parastajiem bērniņiem. Parastā kārtā, kad ir pagājusi šī konkretizēšanas fāze, līdz pat dzemdībām sākās norīs gatavošanās dzemdībām un bērna satikšanai, kam seko dzemdības, pēc kurām ir iztukšotības fāze, kas pēc dzemdībām varētu ilgt līdz bērna 2. dzīves mēneša sākumam. Parastā kārtā kaut kas raksturīgs jebkuram lielam dzīves notikumam. To varam pielīdzināt pirms kāzām, ceļojumam. No sākuma ir gaidīšanas laiks, plānošanas laiks, gatavošanās, kas ņem un dod enerģiju. Un pēc tam ir tāda kā izšaušanās, kuras laikā ir paredzēts atgūties. Priekšlaikus dzimušo gadījumā pēc dzemdībām galīgi neseko atgūšanās, seko tikai vēl viena milzīga saņemšanās. Un ir nepieciešams ļoti, ļoti liels stiprinājums, un pārsvarā pirmais mēnesis saistās ar milzumu daudz gan praktisku problēmu risināšanu. Pašai sievietei var būt dažādas medicīniskas problēmas, veselības problēmas, bieži vien tie ir ķeizargriezieni priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Un šeit visticamāk sākas visos gadījumos konstantas, milzīgas un gana ilgstošas bailes. Vispirms bailes par bērnu izdzīvošanu, un tās var būt no dažām stundām, dažām dienām līdz dažām nedēļām vai dažiem mēnešiem. Tad, ja izdzīvo, varētu kā attelpot, bet nevar, tāpēc, ka sākās bailes par redzēšanu, sākās bailes par dzirdēšanu, sākās bailes par kustībām, sākās visādas bailes, ko tādā normālā, parastā gadījumā vecāki arī izdzīvo, bet diezgan neapzināti un diezgan ātri jau pēc dzemdībām. Šajā gadījumā tās tiešām ir bailes, stundām, dienām, nedēļām, mēnešiem un varbūt pat gadiem. Un tas ir jāņem vērā visiem, kas saskarās ar šīm mamām un arī tētiem. Un nav viegli būt gan vienlaicīgi iztukšotam, gan arī vēl turpināt patērēt enerģiju visās šajās emocijās, jo emocijas prasa enerģiju. Un ja vēl mēs sakam, ka jāsaņemās un cik tad var raudāt, redz, kur tu esi mierīga mamma vajadzīga bērniņam, tas vēl trubultā prasa enerģiju saņemties. Došu receptes, kā tad darīt labāk. Un tad atkal atgriežamies pie parastās kārtas izaicinājuma un pārorientācijas fāze parastos gadījumos līdz 6. dzīves mēnesim, kad vecāki pielāgojas šīm te pārmaiņām, īpaši ar pirmo bērniņu, protams, un mēģina ar tām tikt galā un ieiet pierašanas un normalizēšanas fāzē, kas sākas no 6. dzīves mēneša. Ir tikai aptuveni rādītāji, nav pēc kalendāra, pēc pulksteņa, viss jāievēro. Teorijai ir jābūt sastruktūrētai, lai tā varētu izstāstīt tikt. Priekšlaikus dzimušiem bērnu vecākiem izaicinājuma fāze noteikti ir ilgāka, sarežģījumi pārsvarā vairāk, un vecākiem ir daudz dažādu arī savu grūtību, un tas var būt izaicinājuma un pārorientācijas fāze var ilgt līdz gadam un pat vairāk, un nevelti šī brīnišķīgā follow-up programma ir, ja es nemaldos, līdz 2 gadiem. Jā, es varētu. Mani nezinātniskais pētījums, bet novērojumi statistiskie, ka tiešām līdz tam 2. dzīves gadam
Pēc 2. dzīves gada sākās pierašanas un normalizēšanās fāze priekšlaiku zimušu bērniņu gadījumos. Atgriežamies pie, ne sākuma, bet pie priekšlaicīgu dzemdību brīža. Kā tad būt? Kā izturēties, ko runāt vai nerunāt mums, cilvēkiem, kas ir līdzās gan profesionāļi, gan arī, domāju, ka noderēs arī privātajā dzīvē. Pirmais ir apsveikums. Un te tiešām dažādiem vecākiem būs ļoti, ļoti, ļoti dažādi uzskati un sajūtas un domas, pretrunīgas. Mammas noteikti dažkārt var justies ļoti aizskartas, ja mēs ejam ar rozās baloniem un lieliem mīkstiem lāčiem ziloņiem. Kāda apsveikšana, ja vispār nevar zināt, vai bērniņš izdzīvos. Viņu sajūta var būt, ka tā ir ņirgāšanās. Tāpēc nepārspīlējam. Bet no otras puses neapsveikt vispār. Fakts ir noticis, bērniņš ir piedzimis. Jā, ir grūta situācija, neparedzama situācija, neskaidra. Bet ignorēt to, ka mamma ir piedzemdējusi, bērniņu arī nevajadzētu. Un tāpēc silts ieteikums tiešām ir apsveikt ar tiem vārdiem, kas jums nāk. Un vienlaicīgi paust savu mulsumu apjukumu, būt godīgam. Un atrast to veidu, kā tad izteikt iespējams līdzjūtību par to, ka jāsaskaras ar šādām grūtībām. Tā arī pateikt, es gribu tevi apsveikt un nesaprotu, vai tu pieņems mani apsveikumu, un es pati jūtos apjukusi, apmulsusi. Paust to īsto savu sajūtu un domas. Nekas nevar būt svētīgāks par šo, kad nav jāslēpjās ne mums, ne vecākiem, nav jāslēpjās un savā galvā viss kaut kas nav jāfantazē lieki, jo tas paņem enerģiju, kura ir ļoti svarīga. Jā, lūdzu, nekad šādās situācijās, pat ja esam pašas gājušas cauri, nekad nesakam, es zinu, kā tu jūties. Es arī nekad to nedaru. Tāpēc, ka tiešām, pat ja liekas, ka identiska situācija, katrs cilvēks, katra ģimenes situācija ir unikāla, mēs varam teikt, ja mums tiešām ir bijusi kāda līdzīga pieredze, es domāju, ka es zinu, kā tu jūties. Bet patiesāk būtu īstenībā, es nezinu, kā tu jūties, vai tu vari man pastāstīt, kā tu jūties. Patiesāk, atvieglojošāk, palīdzošāk vecākiem. Bērna fotografija, protams, ir šausmīgi fēna lieta, ir mūsdienu tehnoloģijas, vai ne? Bet tajā patiešām atgādinājums un norāde ir, pat ja mamma ar bērniņu atrodas vienā slimnīcā, bet līdz ko ir iespējams noteikti nobildējiet bērniņu vai aiciniet tētus to izdarīt. Skatieties, kurš var izdarīt, veikt šo mazo uzdevumu, jo, protams, ka tas ir atkarīgs no mammas veselības stāvokļa un no dzemdību paša procesa. Pat ja mammai bērniņš ir parādīts, viņa var būt sazāļota šokā un visādi citādi, viņai tā bilde var pazust, ja viņa ir telefonā, ka pārsvarā fotoaparāts laikam neviens jau vairs nelieto, tad turiet viņu labāk telefonā. Un es gribu par tām plēvēm piebilst. Es vakar izņēmu laukā, bet tad es nesapratu, kur lai to pieliek. Šodien atkal likšu klāt tieši šeit. Tas ir tas dzemdību brīdis, tam nav sakara ar fotografiju, bet vienkārši pakomentēšu, lai es neaizmirstu. Lūdzu, izstāstiet mammai, ja viņa nav pilnā narkozē, gan mammai, gan tētim, ja viņš ir klāt, kāpēc tā plēve ir vajadzīga. Vienalga, vai tā ir pārtikas vai kosmētikas vai jebkura cita, jo plēvē tin parasti līķus. Lūdzu, pasakiet, ka bērniņš tiks ietīts tūlīt plēvē. Šit tik vienu teikumu pasakiet, tāpēc, lai viņš nezaudē mitrumu un siltumu. Jo atliks mammai redzēt ar acu skaktiņu plēvi, ir skaidrs, ka nebūs. Un tas tiešām var sastingdzināt uz ilgu laiku un pēc tam grūti dabūt atpakaļ. Ideālā kārtā visu, kas notiek, un te es redzu dūles milzīgo lomu, ka viņi ir līdzās vienkārši komentēt. Tagad notiek tas, kāds cilvēks līdzās, kas stāsta, kāds arī, kas uztaisa bildīti. Un, protams, ļoti, ļoti svarīgi, ja tas notiek reģionālās slimnīcās, tad, ka bērniņš, tikai dažas lielās slimnīcas ir, kur bērniņi ir intensīvās terapijas nodaļā, tur pat blakus. Nenormāli svarīgi ir mazuli nofotografēt un mammai šīs bildītes darīt pieejamas, jo tas var būt kā pārējais objekts, lai viņi jau sāk veidot attiecības ar savu mazuli. Jā, tikai ar bildīti, bet tomēr. Atpakaļ pie fotogrāfijas. Ideālā kārtā, ja pie mammas aiziet ar fotogrāfiju,
tad tomēr vispirms ir jāpajautā, vai mamma ir gatava redzēt. Un drusciņi iespējams laiks ir jāiedod, un iespējams, ja jūs paši jau zinat, kā tas izskatās, ja ir kaut nedaudz fantāzija, ka mammai šis būtu grūti, tad vispirms, kā mēs to saucam, iemīlinam mammu šajā mazulī, pastāstam, cik viņš ir maziņš, smalciņš, kādas viņam maziņas, rociņas, kaiņas. Un jā, par vadiņiem, šī ir manas meitas pirmā fotogrāfija, tad labajā pusē, kuru es ieraudzīju, jo man bija ķēzars. Izstāstiet visu un tad rādiet, jo ja mamma būs jau dzirdējusi visu kaut ko, viņa jau, tas nebūs tik traki un tik grūti. Gan jā, atgriežos pie savas pieredzes, vīrs šīs bildes uzņēma, mums bija pirmais digitālais fotoaparāts, un viņš parādīja man šitā, cik viņam maziņa smalciņa, un viņš skrēja no intensīvās terapijas nodaļas pie manis, stāstīja, cik viņa foršiņa. Tur kaut kas iztrūkst. Viktorīna, kas tur iztrūkst? Kā? Jā, tur iztrūkst salīdzinājuma. Es redzēju, ka maziņa smalciņa, un es prasīju, kāpēc neatvedi no mājām zābaciņas. Mums bija uzdāvināti daudzus gadus pirms tam uz kāzām, tur zīdainīšu zābaciņu. Viņš teica, kā tu iedomājies to zābaciņas? Viņai, maziņa. Vai tad tiešām nē? Un, jā, man tā, es vispār esmu ārpus dažādiem algoritmiem, un tāpēc man tā bilde kaut kādā ziņā bija patīkami, bet viņa man nepalīdzēja. Pēc diennakts es tiku pie meitas un es ieraudzīju to mazo, es viņu sev nosaucu par radībiņu. Un tā bilde ir otrā reize, kad es esmu pie inkubatora, vēl pēc tās dienas vakarā, otrās dienas vakarā. Pirmajā reizē ārsti uzreiz piedāvāja apsēsties. Jo, jā, ir grūti nosaukt to par bērniņu. Es zinu, ka ir vēl ekstrēmā gadījuma 500, 600 un vairāk grami, un mazāk grami, bet 900 grami man jau bija pietiekami liels šoks. Jā, un tajā brīdī es noliku sevi pie māles ar visu savu ķēzargriezienu. Neatceros vairs nekādas savas veselības problēmas, jo es pieņēmu lēmumu, ka no šī radījuma es uzaudzēšu cilvēku. Ļoti ekstrēmi. Un, jā. Nākamais ir priekšlaicīgas dzemdības viennozīmīgi. Tās ir traumatiskas dzemdības, tāpēc milzīga loma ir dzemdību pieredzes pārstrādē. Tieši tāpēc, lai sieviete un arī tētis, ideālā kārtā vīrietis, apjaustu, kas vispār ir noticis, ka, protams, tas nav jādara gluži ārstiem un vecmātēm un arī medmāsām. Te atkal redzu dūles pētmāmas ļoti svētīgu vietu, jo kādam noteikti ir jābūt līdzās, kas klausās, kas pieņem, kas sadzird, bet jums pārējiem speciālistiem es tiešām vēlos aicināt pēc iespējas dzirdēt un sadzirdēt. Jā, kontrolēt, regulēt laiku, teikt, ka man ir 5 minūtes, tu vari tagad šobrīd pastāstīt, bet nekādā gadījumā nenorādīt, cik var runāt un cik var raudāt par šito. Ja runā un ja raud, tas notiek dzemdību pieredzes pārstrāde, notiek dziedināšanās, un tas ir labi mammas veselībai, bērniņa attīstībai. Stāstīšu vēl vairākus faktorus, tas ir svarīgi. Un, jā, tad piemeklējiet kaut vai sanitāru, nolieciet līdzās, tad, lai pasēž un paklausās. Ļoti, ļoti svarīgi dzirdēt un sadzirdēt, nedozējot, ka tagad gan pietiks raudāt. Tas ir sēru darbs. Un, jā, tās ir sēras par laiku uz dzimuša bērniņa nepiedzimšanu. Pat ja bērniņš ir dzīves priekšlaiku dzimušais, laikus dzimušais bērniņš nav. Un viņš ir jāpalaiž, viņš ir jāizsēro. Bez izsērošanas nav iespējama veselīga virzīšanās uz priekšu, un dažkārt arī adekvāta kognitīva pieslēgšanās un vispār dažādu darbību veikšana, ko jūs sagaidat no šiem vecākiem, ka viņš tagad dzirdēs, sapratīs, kas jādara, kā jārīkojas, kā jābaro, kas ar krūtīm un ar pienu. Visu pārējo, kamēr ir spēcīgas emocijas, tikmēr prāts nedarbojas. Emocijām jāļauj vismaz dozēti daļēji pa laikam izreaģēt. Nepaliks sliktāk, nevienu mirkli nebūs sliktāk par to mirkli, kurš bija jau piedzims dzimšanas brīdī.
Jūs nevarat aizvest vecākus uz lielāku grūtumu vai spēcīgākām emocijām par tām, kas jau ir bijušas. Un šīs emocijas sērās ir pilnīgi iespējams dusmas, vaina, sevis vainošana, citu vainošana. Šeit arī mazā nianse, ja sāk mammas runāt, vai ģimenes tēti arī par to, ka jūs neizdarījāt kaut ko ne tā, jūs kā mediķis, jūs kā atbalsta persona, nesāciet cīnīties, paspoguļojiet. Jums šobrīd liekas, ka es neizdarīju. Jums ir dusmas. Dodiet iespēju izpaust emocijas, neuzņemiet personīgi. Tās ir to cilvēku emocijas. Protams, kā tur arī paralēli ir bailes, tās visas, ko es minēju par bērniņu. Brīžam var būt arī sastingums, ka tiešām un tā atkal ir gan sērošanas un gan šoka dabiska sastāvdaļa mēdz būt vecāku sastingums. Un tas dzīvnieciskā reakcija, sastingt, cīnīties vai bēgt. Sastingumā vislabākais ir tiešām aicināt vecākus meklēt atbalstu vai tad skatīties ideālā kārtā. Es te lasīju Karīnas uzrakstīto par lielo mērķi veicināt veselības attīstību Latvijā. Ideālā kārtā dūles pepmammas šajās nodaļās kā tāds, kā resurs darbam ar vecākiem, emocionālam darbam ar vecākiem, piesaistīt kā stafs jau esošs uz vietas, nevis kaut kur papildus jāmeklē, jo ārstiem, vecmātiem, neonatologiem jādara savus darbus pamatā. Jā, un kopumā, jebkurā gadījumā ir būtiski vienkārši klausīties, kas katrai mammai, katram vecākam, katrā konkrētā brīdī nāk, dot iespēju runāt, skatīties acīs šīm visām bailēm, normalizēt to. Mēs varam teikt, ka tas ir normāli, ka šajās situācijās šādas bailes ir normālas. Un runāt par realitāti, jā, tiešām runāt par realitāti, ka mediķi dara visu iespējamo, bet tas, protams, negarantē. Neuzlikt pārāk lielas cerības, neteikt, viss būs labi. Mēs neesam dievi, jūs neesat dievi, es tā domāju. Teikt, kā ir. Šeit dažkārt palīdz ļoti, ja vecāki paši kaut drusciņi ir minējuši par savu ticību kādam augstākam spēkam, dievam, visumam, kosmosam, budam, lai kā viņi katrs to sauktu. Pie sēru darba tas ļoti viennozīmīgi, jo teorijā ir 25% palīdz ticība kaut kam augstākam, un tā arī ir, ka mēs visu nevaram cilvēki regulēt, kontrolēt, vadīt, ir jāpaļaujas. Bet atkal galējībā neieslīgstam un nesākam aicināt tikai lūgt Dievu, ka būs labi, arī ne. Šajā sadaļā gribu piebilst ļoti, ļoti būtisku niansi, kas jāievēro jebkuram, kas ir kontekstā ar priekšlaiku zimušām mammām. Lai kas arī būtu noticis, lai kāda būtu šī dzemdību izraisītājs un situācija, lūdzu nevienā teikumā, nevienā vārdā nepastipriniet mammas vainu šajā visā. Nepazeminiet viņas pašvērtību vēl vairāk ar norādēm, ka viņa ir dzemdējusi mazuli nelaikā. Konkrēti piemēri nesen Līnā pieņēmu ieskaitu vienai topošajai pepmammai, un ieskaits darbs ir nofilmēta atbalstoša saruna ar jauno māmiņu. Un šai jaunai māmiņai bija priekšlaicīgas dzemdības. Tas, par ko viņa gribēja runāt, dzemdību pieredzes pārstrāde, un vissāpīgākā lieta viņai bija, par ko viņa ļoti daudz šajā sarunā runāja, bija, ka viņa pārbrauca no dzemdību stacionāra uz bērnu slimnīcu. Viņai bija preklempsija, tāpēc dzemdības notika steidzīgi ātrāk. Un doktori teica, ka tad mammas vai dēļ šitas notika. Patīkami. Mana personīgā pieredze. Vairākas nedēļas bērnu slimnīcā katru rītu esot pie inkubatora, gaidīju doktori, kas kā tur skaitās, aprūpēja manu meitu. Un ļoti bieži viņa nāca, pirmie vārdi bija, šodien jūs gan izskatāties bēdīga, vai tad ir tik grūti. Un tad bieži vien nākamie vārdi bija, ka šitik dziļi neiznēsātiem bērniem, protams, ka mēs vēl joprojām nevaram redzēt. Jā, šodien ir kaut kas normāli rādītāji, bet šitik dziļi neiznēsātiem bērniem mēs nevaram zināt, ir vēl laikam jāpaiet. Un es tagad vēlreiz uzsvēršu. Ir starpība, vai bērniņš ir dzimis priekšlaikus, vai bērniņš ir neiznēsāts vai dziļi neiznēsāts. Ko jūs dzirdat?
jūs neizsēsājāt? Vai bērniņš steidzās, vai mamma nav padarījusi savu mammas darbu. Un atgādinu to mātišķuma konstelāciju. Pirmais punkts. Es neesmu veiksmīga kā bioloģiska būtne, un kur man apkārt arī cilvēki atgādina. Ne tikai es pati sevi graužu un vainoju, bet arī vēl kāds man katru rītu papilina par šito. Nelietojiet šos vārdus, lūdzu, jo mammai un abiem vecākiem ir jātiek galā ar visām šīm sajūtām, lai nonāktu foršā kontaktā ar bērniņu, lai turpinātu dzīvot pēc iespējas labāku dzīvi un ikdienu, kāda viņa šajā situācijā ir iespējama, ir jātiek galā ar emocijām, nevis viņas vēl vairāk jāpavairo, lai veidotu mīlestības pilnas attiecības ar mazuli, kas ir grūts, bet ļoti izšķiros punkts. Pirmkārt, lai viņš vispār paliktu, lai arī viņš gribētu dzīvot, lai viņam būtu motivācija dzīvot, ir ļoti svarīgi, ka viņš jūt mammas mīlestību, ne tikai mediķu un vecāku aprūpi un cīņu par viņa dzīvību. Pa šiem gadiem, jau 19, tiešām esmu neskaitāmas reizes dzirdējusi mediķu stāstus. Zināt, 17. novembris ir pasaules priekšlaicīgi dzimušo bērniņu diena, un Latvijā viņa arī jau vairākus gadus tiek svinēta. Tur tiekos regulāri ar mediķiem. Un arī pirmos gadus slimnīcā ik pa laikam gribējās atgriezties un atrādīt meitu un brīnišķīgi dakteri Tropa. Man liekas, ka vēl ir, ja? Ne? Viņa man tiešām vairākus gadus ir stāstījusi, ka tiešām reāli ir tā, ka, ja ir situācija pie inkubatoriem, tie mazuļi, kam šķietami risks ir mazuļiem, kuru izdzīvošanas risks ir diezgan augsts, vecāki nāk pie inkubatoriem un veido kontaktu, dod mīlestību viņiem, veido attiecības. Viņi mēdz izdzīvot visneparastākajās situācijās, un atkal ir otrādi tie mazuļi, kuriem risks šķietam ir mazāks, nav tik augsta riska mazuļi, bet pie viņiem nenāk, ar viņiem neveido attiecības, tieši vecāki viņi mēdz aiziet. Viņam nav vienkārši motivācijas palikt. Bet, lai vecāki veidotu attiecības, lai viņiem tiešām būtu vieglāk saskarties ar šo mazuli, viņiem ir jāaiziet cauri visām šīm emocijām. Kamēr viņi ir tajās, viņiem ir grūti un pat neiespējami to izdarīt. Un, protams, ja vien tas ir kaut nedaudz iespējams, un tagad šodien samulsu, tāpēc, ka baigi nekoncentrējos uz iepriekšējām lekcijām, tad no kura laika drīkst un var likt ķengurā mazuļus. Tiešām maksimāli, līdz ko tas ir iespējams, veiciniet, atbalstiet ķengurošanas metodi āda. Galvenais tas āda kontakts gan mammām, gan tētiem. Atceros pirms tiem pašiem 19 gadiem Klaudija Hēle vēl strādāja šajā nodaļā, un viņai bija pētījums, ka pēc toreiz vismaz ik rītu mazuļi tika svērti, un tad 5-10 grami klāt bija tāds, wow, šodien ir par 5 gramiem vairāk. Un tad, ja vakarpusē atbrauc tētis un patur ķengurā un ir par 50 gramiem nākamajā rītā vairāk, ir skaidrs, kur ir atšķirība. Vai tētis atbrauc un uzliek ķengurā un pilda savu vienu uzdevumu, vai mammai ķengurā, un mamma domā, skatās uz tiem monitoriem, rādītājiem, kurus viņi ļoti labi iepazīst pirmajās stundās, kā tikai tur nav sarkans, kā tikai tur neaiziet tā. Viņi it kā ķenguro, protams, tas jau ir labi, bet mamma neiedod tos 50 gramus vienmēr. Tētim gan biežāk sanāk. Tāda bija arī mūsu pieredze. Jā, un, protams, ka atkal šis pašos pamatos nav ārstu darbs, nav mediķu darbs, jo viņiem ir citas daudzas atbildības. Tomēr visiem kopā vēlos norādīt to, lai cik grūta būtu situācija un lai arī bērniņam iespējams viss nav tā, kā vajag, un vecāki dzīvo ar pilnu diagnožu lapu, ikdienā tiešām ir jābūt brīžiem, kad vecākus mudinam saskatīt savā bērnā personības īpašības, temperamenta iezīmes un tādas nianses. Pajautājam, kā mamma piedzīvoja, kādu mazuli mamma piedzīvoja vēderā, kāds viņam bija raksturs, ritms, dienas, kā viņai šķiet. Tā kā atslēdzamies no tām diagnozēm, no tiem fokusiem un palīdzam saskatīt tādu lielāku bildi, ieraudzīt bērnu kā personību, respektēt un akceptēt viņu. Un noteikti mudinam bērniņam iedot vārdu.
Es nezinu, kā šobrīd notiek nodaļās, bet doktori saka, ka jā, ir svarīgi. Jā? Gribu pateikt, ka tagad varbūt, ka tas arī jūsu centrā kaut kā ienāks, bet mums sāk parādīties vecākus jūtas aizskarti, kad viņiem jautā, kāds būs bērnam vārds. Es nezinu, kas ir noticies, bet... Bāži vecāki tā var būt, un te jūs skaidrojat, ka tas ir cilvēks, mums ir svarīgi. Es tūlīt paskaidrošu, kāpēc var būt viens no iemesliem. Tāds kā māte personīgi aizskarošs, kāpēc jūs jautājat, tas ir mans bērns, kādu gribējuši, kādu gribu, bet mēs vienkārši kā pie bērni gribam vērsties. Nu tad var jautāt nevis kāds būs, bet vai bērniņam ir jau vārds. Pēc katram vārdam, katrai niansei, šādā vecāku. Nē, tieši par vārdu. Tieši kā jums, tas ir tā ir mūsu intīma personīga lieta, Var pamēģināt paeksperimentēt, vai bērniņam ir vārds, neprasīt kāds, bet vai, jo, kā jau es minēju, šie vecāki ir dažādās kondīcijās, un ja ir tik daudz spēcīga emocija, tad ir dzīvnieciskais stāvoklis par jebko bēgt, uzbrukt vai sastingt. Vai ir vārds? Un... Jā, jebkādu. Tā svarīgākā lieta... Brīnišķīgi, paldies. Labi, tad neprasiet, kāds tas vārds ir, prasiet, vai viņam ir vārds, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo bērniņam iedots vārds, tas nozīmē, viņš jau ir akceptēts. Bet tas iemesls var būt tieši tāds, ka, neesmu veikusi atkal statistiku un pētījums lasījusi, bet tikai mans priekšstats, manas arī personīgās sajūtas un priekšstats par šiem gadiem strādājot ar šādiem vecākiem, kā dažkārt vecāki izvairās veidot piesaisti, veidot attiecības un arī vārdiņu iespējams tieši tāpēc izvairās, ja izdzīvos, ja pierādīs, ka izdzīvos, tad arī dosim vārdu, tad arī veidosim attiecības. Bet gan teorētiski, gan praktiski ir tieši pretējais. Kā jau es tikko teicu, ja bērniņam tiek dots vārds, ar viņu tiek veidots attiecības, viņam ir lielāks pamats vispār izdzīvot, un vecāku psihei, vispār cilvēka psihei, tur ir tas aplamais priekšstats, ja es neizveidošu attiecības, vieglāk būs, ja viņš neizdzīvos, nomirs, tad vieglāk man būs pēc tam, ir tieši grūtāk. Psihei slodze ir lielāka, jo bērniņš nav satikts pa īstam. Nav izveidots attiecības, un ar to, ar ko nav izveidots attiecības, no tā ir gandrīz neiespējams šķirties pa īstam. Svarīgi ir veidot attiecības ar to bērniņu, kas ir, lai viņam būtu lielāka motivācija, bet tiešām tā ir liela slodze. Par slodzi runājot, orientēšanās stacionārā un vispār ikdienas kārtībā priekšlaikus dzimušo gadījumā patiešām var būt liela slodze vecākiem. Jau tāpat stacionārā, es, piemēram, nevienu citu reizi dzīvē neesmu bijusi stacionārā tikai savās visās dzemdībās. Tāpat nav skaidrs, kur jāiet, kas jādara un kā jāuzvedās. Šajās situācijās, protams, atkal tas nav ne ārstu, bet māsiņām un visiem pārējiem, es tomēr aicinātu atcerēties, ka tiešām šiem vecākiem ir nepieciešams piemērots atbalsts un informācija, ka pirmajās diennaktīs iespējams ir šoks, līdz ar to prāts nestrādā. Stāstīt lēnām, stāstīt maz, iespējams vest aiz rokas, parādīt, tagad jums ir šitā jādara, tagad ir šitā, un atkārtošanās ir pilnīgi normāli, ka neviens neko neatcerās, jo kognitīvie procesi ir ļoti apgrūtināti, ir jābūt lielai iejūtībai, tā kā jūs gribētu, tā kā vadlīnijās ir noteikts, kā daktari stāstīja, kā pie inkubatoriem jāiet, iejūtīgi, klusiņām, maigi, tāpat arī pie vecākiem, pie mammām jo īpaši. Varbūt tur klusiņām ne tik ļoti, bet maigi un iejūtīgi. Mamma ir tikko dzimusi, priekšlaicīgi dzimusi mamma, viņa nebija tam vēl gatava. Vēl viena eksistenciālā joma zīdīšana, un to šodien jums izstāstīja visvairāk, tāpēc es ļoti nekavēšos, bet, protams, kā mamām ir ļoti svarīgi dot informāciju par to, cik vērtīgs ir mammas piens priekšlaikus dzimuši mazuļa gadījumā, tā motivējot, sākumā visticamāk vienkārši atslaukt un
un dot caur zondu vai pudelīti, un tiklīdz tas no visādiem aspektiem ir iespējams arī zīdīt. Jo zīdīšana jau atkal nav tikai par ēšanu. Zīdīšana ir par attiecībām, par kontaktu, āda kontakts attiecības vispār, kas ir svarīgas mazuļu izdzīvošanā un augšanā un attīstībā. Jo, lai visas dzīvās radības forši augtu un attīstītos, ir jābūt drošībai un mīlestībai, ir jābūt apstākļiem. Un tāpēc zīdīšanu nevajadzētu padarīt par tādu ekstremālu nodarbi kā treniņš un tāds pamatu uzdevums, bet tiešām svarīgi, ka mēs iedodam informāciju, motivējam vecākus un atbalstam mammas, tā kā jau Karina un piedošanu aizmirs vārdu dalījās. Paldies, jā. Un, ja zīdīšana kaut drusciņi izdodās, ja mammas piens kaut drusciņi ir, tad tas palīdz viņai atklāt un paplašināt savu kompetenci kā mammai. Tas ir kaut kas, ko var izmērīt, kas man sanāk. Un, protams, kā ir tikpat svarīgi ir mamām un tētiem palīdzēt saredzēt un apliecināt jebkuru kaut niecīgāko niansi par to, kas jau sanāk. Redz, kā jūs pamanījāt signālu, redz, kā jūs mainat pamperi, redz, cik droši jau ņemat viņu ķengurā. Visas mazās lietiņas uzskaitiet un pasakiet skaļi, jo šādos gadījumos vecāku vispārināšana par to, kas es par mammu, ja nevarēju piedzemdēt un nevaru tagad arī zīdīt, es vispār esmu nekam nederīga mamma. Tas derīgums ir jāsastiprina pa mazajām niansītēm. Mēs sākam cīnīties un teikt, nē, tu esi laba mamma, nederēs. Ir vajadzīgas konkrēti izmērāmas lietas, konkrētas nianses. Nākamais. Patiesībā jau niansēti izstāstot par komunikācijas īpatnībām ar šādiem vecākiem, es jau esmu pa lielam izstāstījusi par šādu vecāku iespējamām emocionālām grūtībām. Bet iziesim cauri vēlreiz. Grūtības redzēt plašāk. Kā es teicu, viņiem ir jāmīl, jāpieņem un jābūt attiecībās ar šo bērnu. Un to ir grūti ieraudzīt. Zaudēta tuvība ir šajā procesā, kad mēs esam treneri. Kamēr nebūsim apjautuši un izsērojuši, palaiduši vaļā šo veselu laiku uz dzimušo mazuli, tikmēr būs grūtības būt kontaktā un veidot piesaistu un vispār saredzēt, sajust un iepazīt reālo bērniņu. Tas ir ļoti sarežģīti, jo notiek vienlaicīgi ar visiem procesiem. Neierasto būšanu stacionārā, ikdienas organizēšanu, pašu izdzīvošanu, mazuļa aprūpi, krūtsbarošanas izaicinājumiem un vēl visu citu. Diezgan skaudrs tomēr reāls salīdzinājums. Ja bērniņš piedzimst un nomirst, kaut kādā ziņā ir vieglāk tikai sērot. Nodoties tikai sērošanas procesam. Ja bērniņš piedzimst un dzīvo un turpina izdzīvot, ir jānododas gan sērošanas procesam, gan attiecību veidošanai, un tam jānotiek tādā kā pulsācijā. Pasēroju, paraudu, pēsu, skumjās, un tad tagad aicinam, un šeit mediķi un vispārējie var būt palīdzoši, kad tagad paskatāmies, kas šim mazulim jau izdodās, kā viņam šobrīd klājās, un atkal nākam atpakaļ. Un vecāki paši automātiski jau var, mammas jau īpaši atnāks atpakaļ uz skumjām un visu, ko pārējo, ļaujam tur pabūt, un tā kā ieelpa un izelpa esmu ar šo bērniņu, tad atkal pēsu sērās un bailēs un skumjās, un atkal nāku atpakaļ. Niansēti dūles un pepmammas šo mācās ar dažādām tehnikām. Un, lai jebkura mamma varētu sajust savu bērniņu, viņai ir jāidentificējas, jāpaskatās uz pasauli ar bērnu acīm, jāiekāp viņa kurpēs. Intuitīvi parastās situācijās tas notiek bieži, bet identificēties ar priekšlaikus dzimušo ir ļoti, ļoti grūti, bailīgi. Visticamāk, vecāki nevēlas būt šajā pozīcijā. Nav tā, ka tas nenotiek vispār, bet, protams, pārsvarā tas ir vēlāk, kad jau ir kaut nedaudz aprasts ar šo situāciju, un, protams, ka tas ir atkarīgs no tā, vai un kā vecāki tikuši galā ar savām emocijām. Šajā pieredzē, kas, kā jau minēju iepriekš, ir tiešām eksistenciāli iedragātas. Šeit fotografijās mana pirmā reize, kad baroju savu mazuli dažas dienas pēc dzimšanas ar 2 mililitriem sava piena. Man izdevās, es neatceros, cik stundas pēc dzemdībām man lika slaukt. Un tas kļuva par tādu kā slaukšanas maratonu tiešām sākotnēji 8 reizes diennaktī, līdz kamēr piena māsiņas bērnu slimnīcā tomēr iedrošināja naktīs necelties un neslaukt, bet
mēs ar vīru nomainījām visādus pumpīšus, un vīrs arī ļoti palīdzēja, un bija visādi slaukšanas rekordi. Bērnam ne tuvu nevajadzēja tik daudz piena, un žēl, ka nebija piena bankas. Es būtu varējis izbarot vēl kādus 5 bērnus. Bet, jā, jo pirmajās dienās bija tieši šī tik daudz pa mazām pilītēm. Un otra bilde ir tik līdz kā pārbraucām no Stradiņiem uz bērnu slimnīcu. Šis ir pirmais mirklis kad tikām pie inkubatora un pie meitas. Jā, tur viņai ir jau 700, cik tur tie grami pavisam nokritusies, varēja viņai pieskarties. Kaut nedaudz ļaut viņai sajusties drošāk. Jā, grūtības ir gan vecākiem, gan bērniem. Interakcijā ir savstarpējās miedarbībā. Ja parastā gadījumā tas ir dialogs, kad vecāki runā lēnāk, pieklusinātā balsī, atdarina skaņas, atkārto, dod laiku bērnam atbildēt, tas tiešām notiek intuitīvi piedzimstot mazulim, parastam mazulim. Priekšlaiku dzimušie bērniņi, kā jau arī minēja iepriekš kolēģis, daudz ātrāk nogurst, viņi mazāk var izturēt, un mamām vajadzība ir lielāka pārbaudīt, vai tiešām viņš seko grabulītim, vai tiešām viņš var pagriezt galviņu, un viņiem tas ātri ir par daudz. Parastā gadījumā mamma mēdz būt nomocījusies ar zīdainīti, bet līdz ko viņš uzsmaida, līdz ko viņš tiešām reaģē uz viņu, tas viņai ir kā apbalvojums, enerģija atpakaļ. Priekšlaiku dzimušie mazulīši ļoti, ļoti maz smaida sākotnēji, viņi neveido acu kontaktu, viņi tiešām ir visu vai neko reakcijas. Tad vai nu to, kā jau teica arī par grūtzīdīšu barošanu, tad ieķerās, izdara, un tādi viņi pārgurst. Un viņi līdz ar to mammai atalgojums nenāk, un viņa neapzināti un dažkārt apzināti mēģina darīt vairāk, mēģina prasīt bērniņu uzmanību, mēģina dabūt no viņa vairāk apliecinājumu, un bērniņš ir vēl vairāk nogurs, un viņš raud vēl vairāk, un tā tas atkal aiziet tajā, ka bērniņš ir pārguris, mamma nomocījusies, bēdīga, vīlusies, un ir grūtības attiecībās. Mazulis sevi saudzē un mēģina mammai rādīt savu nogurumu, bet drīz vien arī viņš saprot, ka mamma viņu nesaprot, un mamma saprot, ka bērniņš viņu nesaprot. Vilšanās ir appusēja, un tur aiziet ļoti daudz enerģijas. Priekšlaikus dzimušie bērniņi ir ļoti slikti paredzami miega un nomodas stāvokļos par viņu to ilgumu un regularitāti. Tas, protams, ka vecākiem rada nedrošību un neizpratni un prasa lielu pacietību un izturību. Atceraties, vecāki koncentrējas uz attīstību, tāpēc arī pat tad, kad ģimene jau ir tikusi mājās, ir ļoti daudz saplānot dažādi veselību veicinošie pasākumi, un ir ļoti liela spriedze par to, cikos pamodīsies, cikos ēdīs, cik tagad gulēs. Mana personīgā pieredze dažkārt pagulēja 15 minūtes, dažkārt pagulēja 4 stundas. Un tad nekad nezināt un visu laiku būt kaujas gatavībā, reāli tiešām kaujas gatavībā reaģēt un kaut ko darīt. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti mokoši. Ja nevērš uzmanību uz ieklausīšanos, uz bērna pavērošanu un sekošanu, viņam mamma iekrīt diezgan lielā vaiprātā. Uz kairinājumiem, kā jau mēs arī iepriekš runājām, bērni izrāda visu vai neko reakcijas, kas paņem daudz viņu enerģijas, līdz ar to nogurums iestājas arī ļoti ātri, un raudāšana ir ļoti bieža un ļoti daudz. Un jā, jau minēju par acu kontaktu, ka viņi veido to reti. Bildītē nevar redzēt, bet patiesībā tas ir vēl inkubators un viens no retajiem mirkļiem, kad tiek mainīta zonde un nenosedz meitas seju. Bet, protams, kā raudāšana, bet toties sēņa viss redzama. Svarīgākais, ko mēs varam darīt, esot līdzās šādiem vecākiem, ļaut viņiem paust emocijas. Gan pašiem vecākiem akceptēt, atbalstīt viņus viņu prasmju saredzēšanā, viņu vecāku prasmju saredzēšanā, gan aicināt vērot un pamanīt savus mazuļus tur, kur viņi ir, tādus, kādi viņi ir, un nereti, jo īpaši pēc kāda laiciņa, kad ar mazuli jau var sākt visu, ko darīt ļoti daudz, mācīt iejūtību pret viņu un vairāk fokusēties uz to, ka vairāk ir mazāk. Šitām mammām galīgi nederēs. Kā tas ir darīt mazāk, ja vajag attīstīt, bet tiešām pamazām virzīt uz to, ka vairāk ir, daudz vairāk bērniņš iegūst, ja mamma ir
mamma, pa īstam mamma veido ar viņu, ir attiecībās vienkārši ar viņu, nevis masē, vingrina, trenē un vēl visu, ko citu dara. Un patiešām tas ir pretrunā ar vecāku apzinātām interesēm, jo jebkuram cilvēkam viena no pamatvajadzībām ir just drošību. Drošība ir, un bailes ir kā pretpoli. Ja ir bail, tad mēģinam darīt visu, lai kontrolētu situāciju un vismaz šo laika posmu sajustos droši. Ja kontroli atlaidīsim, var būt bailīgi, ko ieraudzīsim, un tā visu laiku par riņķi vien. Tāpēc ir un paliek svarīgākais uzdevums būt līdzās, runāt par šīm bailēm. Jā, runāt par bailēm, par izdzīvošanu un jautāt, kas tad ir tas trakākais, no kā tu baidies, un kāds šobrīd par to liecina. Visi rādītāji neliecina, tātad uz šo mirkli varētu būt, ka izdzīvošanas bailes nav tik lielas. Jā, varētu būt, ka nav. Tad kas tad ir šobrīd tavas emocijas? Tieši šī tik vienkārši. Kāpēc un kā? Te vēlos citēt sev ļoti, ļoti mīlo autoru, ka neizvilku no Somas grāmatu, ko gribēju jums rādīt. Dāņu psihoterapeitu mācītāju, supervizoru un lektoru Bentu Falku, kura ļoti populārā grāmata pasaulē pavisam nesen iznākusi arī latviski un ko iesaku ikvienam cilvēkam, ne tikai atbalstošo profesiju pārstāvjiem, jo attiecībās ar cilvēkiem mēs ikdienā esam visi. Grāmata saucās Atklāta saruna, parādīšu Somā, man tur ir. Skatīšanās acīs realitātē, lai cik grūti tas arī nebūtu, palīdz tikt ar to galā, un emociju neapspiešana ietaupa psihisko enerģiju. Iebaldēju ļoti, ļoti svarīgo. Jūtas nav slimība, tās ir zāles. Ja mēs nevis ignorēsim, bet iesim iekšā, runāsim par to, mēs dziedināsimies paši un ļausim cilvēkiem sajusties labāk. Prieks palīdz pieņemt, bēdas palīdz atlaist, dusmas palīdz noteikt robežas. Savukārt bailes palīdz izvairīties no briesmām, kas varētu mūs ievainot vai nogalināt. Visas pamatemocijas ir dzīves sastāvdaļas un palīdz būt dzīvam. Cilvēki nemainās, kamēr viņi turpina būt tie, kas viņi nav, bet mainās tikai tad, kad pilnībā identificēs ar to, kas un kādi viņi ir. Un ar mainīšanos šeit tiek saprasta ne tik daudz rakstura vai kaut kādas uzvedības izmaiņas, bet tiešām šajās situācijās jums un mums visiem ļoti svarīgi aspekti, lai taču vecāki beidz satraukties, lai viņi ir mierīgāki, runā sakarīgāk, rīkojās. Viņi to varēs izdarīt, ja viņi būs izgājuši cauri jūtām. Lai top un izdodas labākais mums ikvienam. Paldies par uzmanību!